Sveiki, labdien! Šodien pamēģināsim krasta copi bez zābakiem, skaistā saulainā dienā. Wow! Un man tikko nokoda. Nē, vai kas tas bija? Kas tas vēl bija? Jā, negaidīju. Kas? Labi, sāksim rīt šādi. Kāpēc ne? Šitā man vēl nebija nokosts. Pavadiņu pilnīgi pat nevar redzēt, kur ir bijusi. Nu, vot. Šodien plāns tāds. Paķersim līdatiņas, asarīšus uz gumijām un rotiņiem. Iztaigāsim kādus 2-3 karjerus. Redzēs, kā laiks ies, varbūt uz Daugavu aiziesim, ja būs laiks. Bet nu tā. Nav baigais līdaka laiks, bet līdaks vajadzētu dabūt. Un asarīti. Asarīti pats pa sevi dabūsim. Nu, parādīšu, kāda man skaisti apgrauzt gumija. Bet, nu, tā kā šī krāsa ir deficīts, tad jāizmanto līdz pēdējiem. Kamēr vēl var uzmest jāmētā. Tā, pamēģinājām pirmajā karjerā. Kā redzams, laikapstākļi nav baigi līdacīgie. Vējš nav, saule ir. Tā kā jāpamēģina kaut kur citur būs. Šīs līdakas negribēst. Un asarī laikam netik. Viens tāds maziņš asarīts līdz krastam atnāca pakaļ. Rotiņam skrēja pakaļ. Tas arī ir viss. Nu, un baltās tev ik pa laikam gorās. Tā kā tiekamies nākamajā karjerā. Tas ir asars smuks. Ļoti smuks asars. Nu, tādi mums tie asarīši. Nav paši mazākie. Nu, otrkārt smuka asarīši ķerās. Palaidīsim vaļā, izstāstīšu, kas mums te notika. Tā, paldies. Uzmetu mikruhu, uzreiz nokoda. Es domāju, ka jāmet vēl. Jānis jau saka, tur jau nekas neņems. Tur arī liels asars, ne tikai līdaka. Nekad nevar zināt. Citreiz jau plēsēji māk arī sadzīvot savā starpā laikam. Nu, mēģināsim vēl. Vien maz smuk līdaciņi. Oi, jopcik. Ne tikai maz un smuku, bet arī traka. Šai ar čaters iepatikās. Čik. Mua. Atā. Oh. Nu, super. Kaut kas ķerās. Ļeidaks.
Ko? Viena vēl pieteicās. Vēl vajag dažas dabūt, kāds 8, un diena būs piepildīta. Aizpelda. Paldies! Tepat arī paslēpās. Māmīti, pasauc lūdzu. Šodien nav tāds baigi līdakainais laiks. Gribējās kaut ko vairāk noķert, attiecīgi rītdien mēģināsim vēl laikam. Lai sanāk kaut kas, uz kurien mēs varētu doties rīt. Droši vien jau kādu atkal līdakas mēģināsim nosarus. Tā. Čaterīts ir padarbināts. Šito visas zivs šodien. Visas. Iepriekšējā karjerā nevienas zivs nebija, bet tur es čaterīt neuzlīju. Es kā no kameras otras puses nāku palīgā Mārim šorīt. Tādāk vakar mums bija tāds čupa-čups. Nu, uz to pusi, Uz to pusi. Tad mēs šodien pārbaudīsim teoriju, vai ir tā, ka jo dziļāk mežā, jo lielākas zivis. Vai ne? Tālāk no cilvēkiem. Tālāk no cilvēkiem. Mēs esam krietni tālu no cilvēkiem. Bet mēs turpinam karjeru izpētes epizodi. Jā. Vēl viens karjeras pēdējais. Ja nav, tad nav, un jūs šito neredzat. Jā. Tad tā. Mums jāiet tur. Šodien GoPro kamera būs līdzi, operators diemžēl netika. Bet liksim, staipīsimies tam līdzīgi. Jāpalīdz Mārim, savādāk sapratām, ka būs bēdīgi. Jā. Tad ejam. Tā aizies. Bez kāds nevajag. Krastā stāv asarīt. Gaida mūs. Bet patīkam. Jūs redzat, kā viņiem bračkas seko. Viss te vienkārši tā kā akvārijā makšķerē. Drusku citur. Pasauciet lūdzu papu un mammu un vecmammu. Tā. Mazies. Katrā metā. Šodien ir. Šodien nav. Nevis būs, bet jau ir. Jau viss ir labi. Joprojām notiek met un velc pasākums. Ir. Ai, nav. Bija. Ir. Jā, nu, asaru speciālistam, protams, ir skaidrs, ka ir vairāk. Viņš jau iet jau ap 40. Jau ap 40 noķēris. Nu, tāds izmēriņš šitās ir arī pāris tādi uz 20 centimetriem, 25. Bet nav slikti, galīgi nav slikti. Jā, 4 grami džigalva. Tumšā krāsotā volframa vēzītis. Un aiziet vispār. Māris ar kaut kādu 1,5 gramu strādā. Viņam arī kāds atļauj par 1,5 gramu strādāt. Man gan nē. Es ceru, ka šodien ierodīšu kaut ko lielāku. Jā! Ar ko arī apmēr? Tas tev nav asaru. Es teicu, ka vajag pāris reizes uzmest. Ko? Fruktiņu. Sadīgi atbrīvosim maksimāli. Kaut kā pusreiz.
Nu, mums ir bildē jāspējas. Tas bija lieliski. Jā. Nē, man pieķērās jūs. Jā. Jā, zivs galā. Labs. Kaut kas labs paņēma. Ej, tu nos. Ej, tu nos. Paņem. Tev ir tikli šķemiņa, jā. Ņemot. Ej. Ņem kameru. Ok, mainamies. Es ņemu zivi, tu ņem kameru. Atlapjas rokas, jā. Nu nekāds būs labi, tur tikai, tur viss ieslēgts. Tā, šito man vajag saglabāt. To arī savējā saglabā. Nu kā tur ir ar tiem piedzīvojumiem? Ko? Kā tur ir ar tiem piedzīvojumiem, vai ne? Tikko izvilka. Nu, lielāku sapuli nekā šis asars. Māris. Un es biju asājis savu kātu, jo mani pieķērās skrēja filmēt. Un atstāja kātu vienkārši uz pampaka. Tur tāds, var redzēt, pampaks ir. Un atstājis pampaka māneklīti. Super. Super. Nu peldi. Bija. Jā. Pēc tādiem asariem mēs te neatbraucam. Kamera ir ieslēgta, vienkārši piespied pogu. Ir labs, ej tu nos! Aizgāja projām! Kamera tīkliņa mēģināja dabūt! Ir labs, super! Yes! Kur viņš ir? Sapals! Sapals. Jā. Arī prieks, arī labi. Tā, kaut kur šitā jānoiet. Lai var smuki. Tā. Tikko iekrītot māneklim ūdenī. Tā kā laižam viņu atpakaļ. Aizpeldēja. Tā, vēl nemāku pateikt, kas tas ir. Teju sapals, teju asars. Nu viens no diviem. Bet kaut kas paliels, atlaidīšu bišķiņ bremzi, tāpēc, ka rauj projām. Bet kaut kas paliels tur ir. Kaut kas paliels, nenāk augšā, izskās, kad asars tas varētu būt, ja neceļās. Ej, tu nost, vēl viens blakusās pats. Akmeņos iet projām. Labs. Māri, kamera. Kamera, Māri. Ir. Touchdown! Māri! Jā. Pastāv.
Kas ir tas? Tas tāds. Kas ir tas, ko? Tas ir kaut kāds Tas 45-nīgs. ir pandini. 45-nīgs kaut kāds. Nu ko, liksimies viņu atpakaļ savā stihijā. Op, šito ieslēdam. Tā. Joj. Aiziet. Telefons arī aiziet. Powerbank. Powerbanku. Vienalga powerbanks. Tev tāds zivs. Tik ir bijis. Super vienkārši. Kolosāli. Nu kur vēl, ja ne makšķerēšanā? Nu kur vēl kaut kas tāds, ja ne makšķerēšanā, ja ne esot ārā un esot pie ūdens? Jā, vieta grūti pieejama. Patālu jābrauc. Nu labi, mums ar Māri no... tur ir liels apakšā kaut kas, Māri. Nāc blakus, apmētājam to pampaku. Man pāris reizes. Es domāju, kaut kur pie asē lielāk arī jādabū. Jā, man pāris reizes tā riktīgi labi tikko paņēma tā smuki. Nāc stājies blakus kaut kur meties. Nu, meties, vēl kas vajag šita. Meties tur. Nu. Un jā. Uz tā pampaka, jā? Uz tā pampaka, jā. Uzmanīgi aizmugurē. Super. Jā, kur vēl, ja ne makšķerēšanā, kur vēl neesot pie dabas? Ir jau galā. Ir jau galā. Baigi ilgi nebija jāgaida. Jā. Bišķi lielāks, vai ne? Šeit ir lielāks asars. Šeit ir lielāks asars. Super. Līdzītība bija mazāk. Super. Parādi skatītājiem. Asarīt. Un tu jau, es aizmirstu tā, man bija 2 tie, sapals, šitas. 2/4 zivs, ja pareizi saskaitīju. Varētu būt vairāk, gan jau, ka ir vairāk. Māram jau ir kaut kas ap 80 viņš. Es neskaitu. Neskaita viņu. Lūdzu. Liels tev paldies. Nu tā, mēģināsim. Te vēl pabūsim 5 minūtes. Es kamēr sakārtojos, kamēr viss izdarīju, tikmēr... Jā, bet vēl 5 minūtes pāris metienu, tad iesim tālāk. Ir sapaliņš, dabaju, tās paliels, skaists, smukulītis, super. Abā, skaists, tīkliņā. Un māneklis ārā. Skaista zivtiņā. Kāds dusmīga. Abā. Štos te. Smuks sapalītis. Labais, riktīgi labais. Patīk. Asari, sapali. Nu, ko vēl varu vairāk gribēt? Kaits. Nu mums ir pēcpusdiena, labākais laiks, kad sāk ķerties. Jā. Sporta cop. Bet ar to arī viss. Man tā liekas kaut kad tā līdz 12 ķērās, pēc 12 tā... Sliktāk.
iznācienu arī var vien mazāk. Tagad vajadzētu sagaidīt kaut kādus 6, 7 un tad varētu Bet tieši tad, kad vajag, tad nav laika. Tad nav. Jā, bet man tā liekas sanāca lieliska ekspedīcija, divas tādas pusdieniņas, 3 karjeri. Ar ratiem nevajadzētu nākt, baigi neērt būs. Jā, te tā pasmagi te ir. Bet jā, dodieties ekspedīcijās, tas ir vienīgais secinājums, ko var izdarīt. Jādodās, jāiet, jāskatās, jāmeklē kaut kādas. Iebaksti ar pirkstu kartē un dodies. Jā, kas tev šodien tik, man klikerī ir 39, mēs varam, liekas, tev vienkārši nulīti pielikt, bet nulītes vietā pielikt viennieciņu. Jā. Varētu būt 139. Bet tev ļoti labi nostrādāja tas 1,5 grams, jā? Jā, bet, redzi, būtu man lielāks gumijs, es mēģinātu lielāk dabūt. To nebija kaut kā gatavs. Man atkal nebija mazo gumijas, tā mazo svariņas, tāds vieglākais, kas man bija, tas ir 3,5 grami un ar to darbojos. Forši sapali trāpījās. Vairāk ņēmieni un nerealizētās sopas. Tie, protams, parasti vairāk. Tie ir vairāk. Nekā reāli. Bet interesanti, mēs aizgājām pāris vietās, ieslēdzu kameru, tā ka kamera griežās uz riņķi, gandrīz stundu iefilmē, kā mēs tur copējam. Jā. Nekā. Tas, ko es teicu. Izslēdz kameru, noliec malā. Ir, Māri, viss jāslēdz iekšā. Pakaļ vajag, liels. Jā, tas tāds ir. Paldies par 2 dienām. Tev paldies. Māris mums piesakās būt mūsu džiga eksperts. Viņu redzēsim nedaudz biežāk un dosimies piedzīvojumos. Asars, Zandarts, Meženes uz vārdēm. Jā, tas pašs līdzeklis arī. Tas pašs līdzeklis. Andis pašlaik šajā brīdī viņš cīnās pasaules čempionātā mušļu makšķerēšanā. Jūs raidījumu redzēsiet svētdienā. Tie, kas skatās YouTube pirmdienā. Nākamais mums būs Vēzivju piedzīvojums, un tad mēs vēl dosimies ciet līdekas. Un tad jau Andis noteikti būs atpakaļ un brauksim kaut kur. Sapali, alatas, foreles, sīgas, pālies. Viss, kas ar ziņā. Viss, kas ar ziņā. Labi, čau!